Ja vēlaties viegli pārsūtīt datus no viena Android tālruņa uz citu, to var izdarīt tikai dažos vienkāršos soļos. Vispirms ieslēdziet jauno tālruni, izvēlieties valodu, valsti un piekrītiet lietošanas noteikumiem. Pēc tam ekrānā redzēsiet iespēju iestatīt tālruni, izmantojot citu ierīci. Izvēlieties Android ierīci. Ekrānā parādīsies QR kods, kuru būs jānoskanē ar veco tālruni. Turpmākās darbības veiciet jaunajā Xiaomi tālrunī. Ja nepieciešams, ievadiet drošības kodu, ko izmantojāt vecajā ierīcē. Ja vēl neesat ievietojis SIM-karti, tad varēsiet to izdarīt vēlāk. Tagad izvēlieties, kurus datus vēlaties pārsūtīt uz jauno tālruni. Varat izvēlēties fotoattēlus, kontaktus, lietotnes un citu informāciju. Ja kaut ko nevēlaties kopēt, vienkārši noņemiet atzīmi. Šos datus varēsiet pārsūtīt arī vēlāk. Kad visu apstiprināsiet, datu pārsūtīšana sāksies automātiski. Pēc tam varēsiet iestatīt tālruņa drošību, piemēram, sejas atpazīšanu vai pirkstu nospiedumu, un pabeigt galvenos iestatījumus. Ja jums ir jauns Xiaomi tālrunis un vēlaties ātri pārsūtīt visus datus no vecās Android ierīces, vienkāršākais veids ir izmantot lietotni Mi Mover. Palaidiet to gan vecajā, gan jaunajā ierīcē un piešķiriet visas nepieciešamās atļaujas, lai lietotne varētu piekļūt jūsu datiem un sākt pārsūtīšanas procesu. Pēc tam jaunajā Xiaomi tālrunī izvēlieties jauns, bet vecajā Android ierīcē vecs. Lietotne var pieprasīt papildu atļaujas, piemēram, piekļuvi, atrašanās vietai un citām funkcijām. Kad atļaujas būs piešķirtas, jaunajā Xiaomi tālrunī izvēlieties, ka vēlaties pārsūtīt datus no citas Android ierīces, bet vecajā tālrunī izvēlieties sarakstā redzamo Xiaomi ierīci. Pēc tam izvēlieties, kurus datus vēlaties pārsūtīt – fotoattēlus, kontaktus, lietotnes vai citu informāciju un nospiediet sūtīt. Abos tālruņos redzēsiet datu pārsūtīšanas progresu. Ieteicams turēt tālruņus tuvu viens otram un, ja pārsūtīšana aizņem ilgu laiku, pievienot tos pie lādētāja. Kad pārsūtīšana būs pabeigta, abi tālruņi par to informēs ekrānā. Tas nozīmē, ka visi izvēlētie dati ir veiksmīgi pārsūtīti. Tagad jaunajā Xiaomi tālrunī visas lietotnes fotoattēli, kontakti un sistēmas iestatījumi būs automātiski pārsūtīti un izkārtoti tieši tāpat kā jūsu iepriekšējā ierīcē. Tāpēc varēsiet nekavējoties turpināt lietošanu bez papildu iestatīšanas.